pats svarīgākais, viss sākās ar ideju. Idejas ir daudz, kā es esmu paskatījusies apkārt. Idejas ir ļoti, ļoti daudz un ļoti labas. Es nezinu, vai tās ir tā kā pašu ģenerētas vai aizgūtas, bet tās ir ļoti labas. Un pašu uzņēmumu dibināt jau ir ļoti vienkārši, tas nav sarežģīti. Tik līdz nonākam līdz kaut kādai plānošanai, tad, manuprāt, pats būtiskākais ir rēķināties ar pesimistiskāko scenāriju. Tā ir tāda banka taktika, bet tā ir ļoti pareiza, jo tad izpaliek tādas dažādas vilšanās nākotnē. Nebaidīties no konkurences, jo konkurence bija, pat ja nav, tad būs. Un tas tā kā mūsu gadījumā bija konkurenti pēc mums bija kā sēnes pēc lietas, tā šķita. Bet katram ir savas iespējas parādīt to, ar ko viņš ir īpašs, un tas ir pat vēlams, konkurence vēlams. Noteikti es domāju, ka jārēķinās ar darba laiku, kas nav no 5 līdz 8. Tas ir darbs vakaros, brīvdienās, bet tas darbs, kas ir ļoti patīkams, un tas, ko tu dari sev. Atbalsts ļoti, ļoti nozīmīgs, īpaši pašā sākuma posmā, kad mēs sākām, mēs izmantojām Altuma programmu. Tad mums bija ļoti svarīga tieši iekārtu iepirkšanai. Tas bija īstajā brīdī izdevīga nauda. Un šobrīd, kāpēc mēs esam šeit, Celtskrīvā, tas ir tas atkal pienāca kārtējais posms, kad mums ir vajadzīgs atbalsts, kur top mūsu jaunās ražotnes ēka. Un arī šajā gadījumā mūs atbalsta Hipoteka banka. Mums ir piešķirts kredīts, jo ar pašu līdzekļiem vien bija par maz. Līdz ar to paldies tam, ka banka notic tam, ko mēs varam izdarīt, ko mēs esam izdarījuši un ko mēs vēl izdarīsim nākotnē. Jo šis mums ir tāds ilgtermiņa projekts, tas nav tāds īstermiņa. Līdz ar to tas ļoti nozīmīgi. Es domāju, ka ļoti svarīgi meklēt domu biedrus, jo viens pats var, bet vienam pašam ir grūti. Domu biedrus mūsu gadījumā tas ir ideālais variants, manuprāt, ka mēs esam ģimene. Mēs esam tēvs, mamma un es, un mēs visi viens uz otru varam paļauties 100%. Ja nav šāda situācija, tad ir jāmeklē cilvēki, ar kuriem tās saskantās idejas, domas un tā vīzija. Atbalstu var meklēt arī inkubatoros. Šodien jauniem uzņēmumiem ļoti labas iespējas sadarboties ar inkubatoriem. Respektīvi ir jāmeklē līdzīgi domājušie.